Sveiki, draugi! Šodien esat nacvimbās. Un ķersimies uz pudru. Es jums parādīšu, kā es sienu sistēmu. Kāds man ir Excellent Elephant, spulīt man ir Daiva un žilka man ir 02. Man ir šādas gumijas, sarkanas. Viņas savērt pirms auglis. Esmu savērpis gumijas, lūk šādi, 3 gabals. Tagad bāzīsim ar viņām pūdiņu. Puds man ir Stream, 8 gramu. Lai labāk slīdēt, ieteikums samitrināt žilku. Pūdiņš mums ir šādi salikts. Izmantošu slīdošo sviniņu, 7 gramu. Un cauri jāizbāž žilku, šādi. Un smuki slīd. Tālāk man jau ir uzsieta gatava pavadiņa. Kaut kas sapeņģinās. Ar mani pastaisīto āķīti, ar vieglo bumbiņu. Pagājušā video var pastīties, kā tāds var uztaisīt. Pavadiņa man ir 50 cm. Un šeit, lūk šādi, viņu piesiesim. Sienam parastākajā jūras mazgā. Šādi. Savērt ap žilku, cilpā. Cilpiņā atkal saslapinam, jo mums aukle ir diezgan plāna. Un savalkam. Lūk šādi. Un lieko daļu nogriežam. Plūdu es parasti smuki iesveru, lai viņam ir tikai pati micīte, jo, kad var redzēt copi, lai viņš pilnībā pazūd, vai bišķīt, vai izceļās ārā, jo tās ir tipiskākās vimbu copis. Tāpēc man ir šādi gramīgas bumbiņas, 2, kuras mēs saspiedīsim. Lūk šādi. Man ir pirmais metiens. Paturēju aukliņu un jau vimba galviņā. Smuk pretojā. Jau vimba tā. Buļļiņš. Kur ir rādusi? Laikam vakardies barība. Ir vēl vien vimba galā, pagājis 3. metiens, vai 4. Un spolu pietur. Pagāja mēram 5 minūtes īstenībā. Kamēr uzlikt ārpus, kaut kas tāds. Un kā tieši strādā. Valkam ārā. Mums šī izdies skaistīt. Šīs jūs jau daudz mazāk ir. Bet tomēr ķerās tāpēc, mums ir kaimiņte, bet viņai neķerās tik labi, tāpēc, ka mēs ķeram uz maniem paštaisītiem āķīšiem. Redzat? Ar mazo wolfram bumbiņu. Viss strādā. Esmu izmantojot pilnu āķi baltajiem, un pavadiņa man ir 0,16. Jaukšu šādu barību vimbu. Lūk šāda. Smaržo pēc graudiem. Esmu ielējis ūdeni un tagad jaukšu maisīsim. Ūdens ir pa maz, pieliesim vēl.
un lūk šāda gatava barība. Viņa ļoti irdena un veidojas smukas bumbas, kuras pie iemešanas sniegus ārā. Tagad mēs barosim vietu. Un šeit man palīdzēs draugs no kanāla Latvijas Topmanis. Visi piesakojiet. Kanāls labs. Saspiež vairāk. Jā, saspiež vairāk. Tas labi. Tu, vītīgi, saspiež vēl ūdeni pielēs. Višķīt ūdeni pielēs, ne, tu redzi, ka tu sausi. Jā, vajag pielēst ūdeni. Nu kā tu tur met matu, tev jāpēc pa pašu? Mēģinām trāpīt pa plūdiņu, kas ir tur iekšā iebē. Noteiktā distancē. Zemāk kaut kur tur met. Vecajā vietā? Jā, protams, tur arī vajadzēja met. Kādi jāspiež. Tā kā jau pagājuši 40 minūtes, es noķēru vēl vienu vimbu, un jau kopā uztvermājā tīkliņā ir 3 vimbas. Vimbi uz vakar kļuvu, un jau ir uzbāra tīkliņā 4 vimbas. Sveiki, draugi! Atkal. Šodien sopas beidzis. Esmu saķēris 11 vimbas un 7 lielākās skaistules. Es paņemtu mājās. Kūpināšu vimbas šādā kūpinātavā. Pirms tam kūpinātava jau bija izsildīta. Iekšā šādi plauktiņi. Kurinām ar alksni. Priekš vimbas izmantosim garšvielās sāli, piparus, ķiplokus un vimbu ikrus. Vimbu atgriež pār muguru un liek bez garšvielām, jo sāls atņem vimbai sūdu. Priekš kūpināšanas vimbas ar draugu ķēru 4 dienas. Un šāds ir vimbu rezultāts. Ņem sāls pipars maisījumu, kas jūs jauks 2:1, 2 teikarotas sāls un 1 karot piparu. Ņem un šādi smuki apkaiš šīs visas vimbiņas. Ņem ķiploku saspiest un izsmērēšu, un šādi smuki izsmērē pa vimbiņu. Un, kad viss šis ir izdarīts, vimbai gatava un galvenais, lai viņa atdziest.